Tiem, kam varbūt nav noslēgts līgums ar kādu no e-rēķinu operatoriem, tad šobrīd, ja standartā jūs veidojat rēķinu no programmatūras, tad mēs skatāmies, tad automātiski tiek veidota šī te data, nu, kā PDFs. Redzat, arī šeit ir PDFs. Tad automātiski, lai tomēr ģenerētos šis te XML fails PayPal formātā noteiktajā, tad ir šobrīd šāda opcija caur sistēmas moduli pie e-pakalpojumu iestatījumiem, pie e-rēķiniem ir noteikti jāatzīmē šī te rūtiņa, ka realizācijas rēķiniem jāpievieno XML datus. Realizācijā pie jebkura rēķina ir tāda lieta, ka šis te rēķins arī ģenerētos arī XML formātā. Nu, ja mēs pamēģināsim uztaisīt šobrīd jaunu, kaut vai to pašu nokopējot, ja, tad situācija ir tāda, ka jau automātiski ģenerē šis te XML fails. Tāda ir tā ātrākā opcija, kā iegūt šo te XML PayPal formāta failu. Var iet otru ceļu, tad var veikt sekojošu lietu. Modulī izmantosim datu bāzes apkalpošanu. Pie rutīnām ir un eksports ir iespēja veidot e-rēķinu XML formātā, bet jūs noteikti varat izvēlēties kādu no sevis izveidotajiem PDF rēķiniem un konvertēt to XML formātā. Tad tādējādi ļauj eksportēt no programmatūras rēķinu, izvēloties no šī te saraksta. Tādā pašā veidā turpat pie databāzes apkalpošanas, pie rutīnām un pie importa, tādā pašā veidā jūs varat arī importēt XML failus, kas ir saņemt. Var izvēlēties arī papildus importa nosacījumus.